Labdien visiem! Šoreiz esmu atbraucis uz Staldzenes Stāvkrastu. To ieraudzīju vienā no bukletiem šo vietu. Un arī vietīgi iedzīvotāji, kuriem jautāju, kā šeit atbraukt, ieteica šo vietu. Jo šeit ir stāvkrasts, un šis stāvkrasts esot augstākais visā Latvijā. Uz šejieni var atbraukt ar autobusu, kursē 8. autobuss no pilsētas centra, bet ir viena nelaime, kad no Staldzenes centra līdz jūrai ir jāiet ar kājām nepilns kilometrs pa tādu lokainu ceļu. Autobus šeit arī nepiebrauc vasaras sezonā, tikai ir velosipēds, tad var ar to, bet autobuss maksā līdz Staldzenei no Ventspils centra €20. Vismaz tā man teica, es pats nezinu, jo man pašam ceļš ir brīvu, bet vismaz tā cilvēki man stāstīja. Un šeit ir divas vietas pie jūras. Viena ir šī, kur no Stāvkrasta augšas var skatīties uz jūru. Un ir otrs ceļš uz jūru, kur iet trepītes lejā. Tas ir no stāvlaukuma otras puses, tur es arī aiziešu un parādīšu jums. Un tad jūs redzēsiet no abām vietām, kā izskatās šis Staldzenes Stāvkrasts. Jāsaka, ka man atpakaļ ļoti paveicās, bija vecāks pāris viens, kurš man apsolījās aizvest atpakaļ uz Ventspili, un tad man atkrita šis 1 kilometrs, ko iet ar kājām. Un lūk, šī ir tā vieta pie jūras, skats no augšas, te laikam ir nogrūms tāds kā bijis, tur nožogojums ir aizlikts priekšā, ka labāk tur neiet. Jūrā redzam arī pāris kuģi, un lūk, te ir tas pats stāvlaukums, un šeit aiziet celiņš līdz jūrai, trepītes, teiksim, to jūs tālāk redzēsiet. Tātad, ja gribat šeit nokļūt, 8. autobuss, viņš kad kursē diezgan reti, ir, kad pārtraukums paliels, ir 2 stundu pārtraukums, bet tā viņš pārsvarā kursē stundā reizi. Brauciena ilgums apmēram no pilsētas centra pusstundu. Un jārēķinās, ka, ja jūs braucat ar autobusu, tad apmēram ir minūtes 20 līdz 30, kas jāiet ar kājām no autobusa pieturas. Un lūk, te jau esmu nokāpis pašā lejā. Un te var pavērot no lejas, kā izskatās Stāvkrasts. Tas par Staldzeni man arī viss. Paldies, ka skatījāties. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, īkšķi uz augšu. Un lūdzu, parakstieties uz manu kanālu, jo tādējādi tiek parādīts šis video un arī citi video vairāk cilvēkiem. Vēlreiz paldies, ka skatījāties, un jauku jums vakaru vai dienu, jeb rītu, kad nu jūs skatieties. Atā!